pašas darbus, gan arī vīrietis. Es palīdzināšu savu jauno dāmu, kura pirms gada krāsojās, bija pielīmēts skrops, pielīmēti mati un velns zina, kas. Tad tagad viņa principā nekrāsojās vairāk neko un pat jūtās skaisti. Ja viņai pirms tam likās, ka viņa nav sakrāsojusies, tad pašlaik viņa nekrāsojās, jūtās skaisti un viņa tāda ir. Forši, ka tu tā saki. Un es, man liekas, tas tāds arī labs atgādinājums, ka tas viss nav par to. Jā, tas viss nav par to ārējo izskatu. Jā, jo tie kompleksi jau lielākoties ir par tām ārējām lietām, redzamajām. Tā kā, es visu laiku smējos par tām, piemēram, ka tur saliek tos fīlerus lūpās un kaut ko tam līdzīgi. Un es vienmēr jautāju, es nekad neesmu dzirdējis kādu čali, manu draugu vai ko varbūt tādā sabiedrībā apgriežos, bet ka kāds čals teikt, wow, tu redzēji, kāds viņai uzskačāts lūpas, wow, vai kādu viņai super gari nāki, wow, krūti. Es neesmu dzirdējis tādu sarunu. Tas, man liekas, sieviešu starpā pašām tāda kāda sacensība, kurai krutāk nagi, skrops, lūpas. Jā.